Labvakar visiem! Esiet sveicināti šī vakara angļu valodā pieaugušajiem. Šī būs tāda kā ievadnodarbība, lai jūs saprastu, par ko mēs turpmāk mācīsimies. Ja jūs izvēlēsieties piedalīties turpmākajās nodarbībās, skatīsim tēmas par angļu valodu vispārībā, par izrunām, rakstībām, un tad arī būs vairāk piemēru un uzdevumi. Tā kā visi ir ieradušies, laikam laiks tā kā būtu arī sākt. Ja esmu labi dzirdama, varat uzrakstīt čatā, tad tā kā varētu mēs tiešām sākt. Priekšā jums būs prezentācija, kur būs aprakstīts viss, ko es teikuši, to arī pamatā redzēsiet, visi piemēri tur arī būs, visas rakstības, un tad palīdzēšu arī vairāk tā kā ar izrunu. Tad nedaudz par mani, kas es esmu. Mani sauc Lelde. Es studēju tulkošanu un ar angļu valodu strādāju arī ikdienā. Darbā izmantoju to gan mutiski, sarunājoties, gan rakstiski. Tulkoju arī mutiski un rakstiski darba vajadzībām. Tā kā angļu valoda ir tāda mana kā ikdienā jau labu laiku, un tā ir arī mana sirdslieta. Esmu arī padzīvojusi Lielbritānijā pusotru gadu apmēram, kur strādāju, mācījos, un tur arī uzlaboju valodas zināšanas, kontaktējoties ar britiem. Tā kā tā bija tāda ļoti vērtīga pieredze. Un, protams, ka es būšu priecīga dalīties savās zināšanās ar jums. Ja ir kādi jautājumi, droši varat rakstīt čatā, varat rakstīt, sazināties caur laikaratu, vai būs norādīts arī mans personīgais e-pasts. Tā kā droši par jautājumiem, kas saistīti ar angļu valodu, droši varat rakstīt, un kopīgi mēģināsim mācīties un rast atbildes. Tad mēs varētu tālāk turpināt par angļu valodu, jau par angļu valodas tēmām. Kā iepriekš jau nedaudz minēju, mūsu plāns būs tāds, ka mēs vispirms apskatīsimies angļu valodas īpatnības, angļu valodas rakstību, izrunu, kā atšķirās no latviešu valodas, kas ir tāds pats kā mums, vai varbūt līdzīgs. Tad es jums iedošu arī noderīgus interneta resursus, kur būs gan video, gan adreses, kur varat trenēties, lai jūs paši varat arī brīvajā laikā mācīties. Tad būs saraksts ar vārdiņiem un noderīgām frāzēm, kas jums kādās vienkāršās dzīves situācijās var noderēt. Tad, ja būs kādam kādi jautājumi, tad kopīgi radīsim atbildes. Tā kā mēs varētu sākt. Un šeit jūs redzat valodu koku. Tas ir indoeiropiešu senās valodas koks, no kura pārsvarā ir cēlušās pasaules valodas. Aizgājušas vairākos atzaros. Tur, piemēram, ir pa kreisi jūs redzat indo-irāniešu valodu koku, kur tur ir punģabī, persiešu, indiešu un tādas valodas. Un tad pa labi ir eiropiešu valodas koks, Eiropas valodas koks, kurā ir gan angļu, gan latviešu valoda. Ja jūs redzat tur ar sarkanu aplīti, vidū ir apvilkta latviešu un lietuviešu valoda. Zīmējums gan ir angliski, bet saprast jau tur var. Tur ir baltu valodu grupa, kurā ietilpst šīs divas valodas, kas šobrīd ir dzīves, latviešu un lietuviešu valodas. Un kas ir interesanti, ka šīs valodas ir arī vienas no vecākajām vispār Eiropā. Tā kā tas ir vēl viens iemesls, kāpēc varam lepoties ar Latviju un mūsu valodu. Un tad, ja jūs paskatieties pa labi, tad angļu valoda ir pavisam citā valodas grupā. Tā ir ģermāņu valodu grupa, kurā ietilpst, piemēram, vācu valoda, franču valoda, un tad angļu valoda, paskatieties, cik liels zars, cik liela lapotne ir angļu valodai, jo, protams, šajā valodā runā ļoti daudz cilvēku salīdzinājumā ar latviešu vai tāpat lietuviešu valodu. Un tāpēc saprotams, ka
valodās abās būs atšķirības, bet to visu, protams, laika gaitā jūs mācoties, iepazīstoties ar valodas gramatiku un vārdiem, jūs visu apgūsiet. Un vēl par šīm īpatnībām. Angļu valoda, kā oficiālā valoda, pasaulē ir 54 valstīs. Kā jūs redzat, piemēram, Eiropā tā ir Lielbritānija, Īrija, tad pasaulē ASV, Kanāda, Austrālija, Jaunzēlande. Un ir arī valstis, kurā angļu valoda nav kā oficiālā valoda, bet tā tiek izmantota valdībā, izglītības iestādēs vai kā biznesa valoda, un tā ir piemēram Indija un Pakistāna, bet tas ir tādēļ, ka tas ir saglabājies no vēstures, no seniem laikiem, jo pastāvēja Britu impērija, kas bija kolonizējusi ļoti lielu pasaules daļu, vairākas valstis. Un tieši šī iemesla dēļ angļu valodā ir ienākuši vārdi no vairākām valodām, piemēram, no franču valodas. Franču valodā ir vārds tour, kas angļu valodā būs tower, un latviski tas būs tornis. Nu, kaut kāda līdzība tur ir gan franču un angļu, gan arī mūsu vārds tornis nav nemaz tik tālu. Tā kā mēs esam pat kaut kādā vienā īpašā veidā visas tautas esam saistītas, tikai katra aizgājusi tā kā savu ceļu ar savu kultūru un savu izpratni par pasauli. Un tāpēc mēs varam teikt, ka angļu valoda ir viena no sajauktākajām valodām. Kā jau teicu, bija šī Britu impērija, tad angļu valodā ir ienākuši vārdi no Āzijas valstu valodām, no Eiropas valodām, no Āfrikas, ķīniešu, japāņu un pat no klasiskajām valodām, no latīņu, grieķu un sanskrita, kuras vairs aktīvi netiek izmantotas, tās ir kā mirušas valodas. Un ir ienākuši arī dažādi oriģinālie vārdi no citām valodām. Citi ir mainījuši nozīmi, citi to paturējuši, bet ir mainījusies rakstība un izruna. Kas vēl ir angļu valodai? Šī valoda ir ļoti fleksibla, to var viegli pamainīt. Piemēram, kā piemēru var minēt teikumu I love India, kas nozīmē es dievinu Indiju, man patīk Indija. Latviešu valodā, lai jūs pateiktu, ka jums garšo indiešu ēdiens, jūs teiktu, piemēram, es dievinu indiešu virtuvi, tad jums jau vairs nav vārds Indija, jums tur viss pamainās, ir garāks teikums, cita galotne vārdam, pat cits vidus, cita sakne, ja var teikt. Bet angliski jūs vienkārši šim teikumam I love India pieliekat Indija galā N, un pievienojat vārdu food, kas ir ēdiens vai virtuve šajā gadījumā. Un jums sanāk teikums I love Indian food. Tas ir, man liekas, pat daudz vienkāršāk nekā latviešu valodā. Tā kā šajā ziņā, lai gan ir daudz dažādu vārdu, daudz dažādu savienojumu ar citām valodām, angļu valodā ir arī daudz tādas lietas, kas ir vieglākas nekā mūsu pašu valodā. Un esmu dzirdējusi no ārzemniekiem, ka viņi piemin, ka mācīties latviešu valodu tas ir ļoti grūti, jo mums ir grūta gramatika, mums ir dzimtes, mums ir locījumi, un tas viņiem vienkārši sagādā galvas sāpes. Mēs to ikdienā runājot, lietojot, mēs to nejūtam. Bet no angļu valodas šajā ziņā ir diezgan savā ziņā viegla valoda, bet tur ir daudzas nianses, kas ir jāatceras, lai viņu pielietotu pareizi. Un kas vēl ir tas, ka angļu valodā ir noteikta vārdu kārtība teikumā. Piemēram, piemērs teikums I don't understand you. Latviski būs es nesaprotu tevi, var pateikt arī es tevi nesaprotu, samainot vārdus vietām, bet angļu valodā, piemēram, šajā teikumā jūs varat pateikt tikai I don't understand you. Jūs nevarat samainīt I understand, don't you. Varbūt ir kādi teikumi, kur kaut ko var pamainīt, bet būtībā, kad iet secībā lietvārds vai vietniekvārds un darbības vārds, tad tur ir nianses, kad nedrīkst mainīt, bet, nu,
ja jūs nāksiet uz nākamajām nodarbībām, tad ne tieši nākamajā, bet tālāk mums arī būs runa par teikumu veidošanu, par darbības vārdiem, un tur mēs arī to visu sīkāk apskatīsim un iziesim cauri šiem visiem laikiem, kas ir tagadnē, pagātne un arī nākotne. Un atradu tādu kā citātu, ko teicis Čārls Leslijs Vrens, kas ir bijis britu pētnieks. Un viņš ir teicis tādu teikumu, es varbūt jums nolasīšu angliski, lai jūs tā kā dzirdat, kā valoda skan un tā. Un tad pateikšu arī, ko tas nozīmē. It may fairly be said that English is among the easiest languages to speak badly, but the most difficult to use well. Un tulkojums varētu būt tāds, ka varētu teikt, ka angļu valoda ir viena no valodām, kurā ir visvieglāk runāt nepareizi, bet to visgrūtāk ir lietot pareizi. Tas nozīmē, ka citiem, piemēram, cilvēkiem sanāk, viņš varbūt nezina tik labi gramatiku, viņš nezina tik daudz vārdiņus, bet viņš saliek tos teikumus tā, norunā tik raiti, ka tas ārzemnieks viņu saprot. Nu, ir tādi, vai jums pašiem varbūt tā ir, ja? Man tas nenācās tik viegli, man vajadzēja mācīties, lai saprastu, kā valoda strādā, un tikai tad es varēju mēģināt veidot teikumus. Bet, kā jau teicu, angļu valodā ir dažādas nianses, dažādi knifiņi, kas ar ko iet kopā, un tādēļ tur var rasties tās grūtības, ja tiešām gribat valodu pielietot labi. Tad, ejot tālāk, šeit būs tātad redzamas atšķirības valodā, kur ir atšķirības starp latviešu un angļu valodu. Latviešu valodā ir divas dzimtes, vīriešu, sieviešu. Arī angļu valodā tādas pastāv, piemēram, profesiju nosaukumi tur atšķirās, kad liek man, woman klāt, bet tā pamatā lietvārdiem nav gramatiskās dzimtes, viņiem neizšķir. Viņiem liek priekšā artikuls, kad ir tas n, bet, ja zinat, kā vācu valodā, kad katram darbības vārdam, neatvainojos, katram lietvārdam ir priekšā savs artikuls, vai nu sieviešu vai vīriešu vai nekatrās dzimtes artikuls, tad vienmēr tas vārds ir jāmācās kopā ar to artikulu, lai zinātu, kurā dzimtē tas ir. Tāpat kā mums latviešu valodā artikulu nav, bet, pasakot vārdu, mēs uzreiz kaut kā saprotam, kāda dzimta ir, piemēram, galds ir tas. Ja? Tad angļu valodā viņi par to ikdienā neaizdomājas. Viņiem runājot, lokot, viņiem nevajag to zināt. Varbūt viņi tā kā uztver to galdu, ja, table kā vīriešu dzimtas, bet viņiem tas nav vajadzīga tā informācija. Ja runājam par skaitļiem, tad ir gan viens skaitlis, gan daudz skaitlis lietvārdiem tieši abās valodās, gan latviešu, gan angļu. Un latviešu valodā, tad, kur mums problēmas noteikti ārzemniekiem sākas, kur valodās nav šāda sistēma, ir tas, ka mums ir šie 7 locījumi - nominatīvs, ģenitīvs, datīvs, akuzatīvs, instrumentāls, lokatīvs, vokatīvs. Un mums ir arī 6 deklinācijas, un tad tur visi locījumi laikos un tā. Bet angļu valodā mums ir kopējais locījums, kur mēs pēc konteksta varbūt mainās tur tas objekts, vai viņu uztver, vai viņš kādu uztver, vai viņam kaut kas pieder, bet pašā vārdā nekas nemainās, viņš paliek tāds pats kā nominatīvā, bet vairāk lokās piederības locījumā lokās personu vietnieku vārdi, kad sākas viņš, viņa, viņai, viņam, tad tur tālāk redzēsiet tabuliņu un zīmējumus, kur tas būs paskaidrots. Un tad viņiem vairāk ir tā kā nominatīvs, ģenitīvs, un tur laikam prezentācijā neredzat, viņš tur kaut kur ielādējiet pazudis, bet tur bija datīvs, kam varbūt redzat, bet man īsti nerādās. Tā kā doma ir tāda, ka angļu valodā gramatisko locījumu nav, kā to saprotam mēs. Tūlīt redzēsiet, iziesim tā ātri cauri, lai jūs saprastu, piemēram, latviešu valodā vārds meitene.
mēs to varam izlocīt visos šajos locījumos. Tātad meitene, kas meitene, kā meitenes nav, kam meitenei, ko meiteni, ar meiteni, kur meitenē, tad uzrunas forma meitene. Bet angļu valodā ne viss šeit sanāk. Viens pats vārds ar izmainītu galotni viņš nebūs. Viņam, kā jūs redzat, tur pieliekās kaut kādi mazie vārdiņi, vai tur apostrofi tie ķeksīši parādās. Piemēram, nominatīvs kas būs girl. Kā tur atkal vienu vārdu mēs nevaram pateikt. Tur, piemēram, ja mēs sakam teikumu The girl is not home. Kā nav mājās, meitenes nav mājās. Kā kurpes tās ir, whose shoes are these? Tad atbilde the girl's shoes. Jā, tur atkal pirmajā variantā nemainījās nekas, tur tikai pieliekam kontekstu klāt, bet otrajā variantā nāk tas ķeksītis apostrofs, un to mēs arī tālāk nākamā nodarbība, kas būs nākamā trešdien, tur būs par lietvārdiem, tur arī to skatīsimies, kā tur par to piederību. Bet, tas pamazām tādam ieskatam, lai jūs saprotat, varbūt jūs jau to zinājāt, tad kaut ko vienkārši nākas atkārtot. Tad tālāk locījums kam. Tur arī grūti izdomāt, var teikt kaut kā The Girl's Bag, tur īsti nevar pat pateikt šo, tad vienkārši ir jāraksta teikums garš, un tad pēc konteksta, pēc teksta var saprast. Tad, ko meiteni, a girl, piemēram, I saw a girl, es redzēju meiteni, tur arī, ja, ieliekas klāt, paliek vienkārši tāpat. Tad ar ko, tur var pateikt with the girl, ja jūs domājat kādu noteiktu meiteni vai with a girl, vienkārši kādu vispārīgu meiteni, tad kur in the girl, redziet, viens pats vārds nav, viņam turklāt nāk mazie vārdiņi. Girl, uzrunas forma tāpat kā mums. Tā kā šeit ir tās būtiskās atšķirības un redziet, ka nav jāatceras nekādas galotnes, kā būtu tad, ja mēs būtu angliski runājoši un mācītos latviešu valodu. Tur mums atvieglo tas viss dzīvi. Šeit ir vēl piederības vietnieku vārdu locīšana, kā teicu, kur sākas tas piederības locījums. Tad pa labi jūs redzat anglisko variantu, kur pirmajā stabiņā ir vienkārši vietnieku vārdi, kas atbild jautājumu kas, un blakus viņam stabiņā ir tā kā piederības vārds, un trešajā tur ir izruna. Bet pa kreisi jūs redzat to pašu visu tādā pašā secībā, tikai latviski. Tātad būs es mans, angliski tas būs I un my. Latviski būs tu tavs, angliski you and your. Latviski viņš, viņa, viņa kurpes, piemēram. Angliski he, his. Latviski viņa, viņas, un angliski she and her. Tad angliski tas, tā, atvainojos, latviski tas, tā, angliski it, its. Tur, redziet, bez apostrofa tas es, tur arī būs izņēmumi, bet, pamatā nejaukšu galvu, ir vienkārši it un its. Latviski mēs mūsu, angliski we our. Latviski jūs jūsu, kur ietilpst gan daudzskaitli jūs, gan arī šī pieklājībā uzrunas forma jūs. Angliski to neizšķir, angliski ir vienkārši you. Vai nu mēs runājam ar draugu, ģimenes locekli, vai mēs runājam ar, piemēram, priekšnieku vai runājam ar skolotāju, tad būs ar mazo burtu abi varianti, un tā neliks, kā mēs ar lielo burtu, tad būs vienkārši you and your. Latviski viņi, viņas daudzskaitlī, piederības forma viņu, mašīna, piemēram, tad angliski they and their. Nav nekas tāds tik sarežģīts, bet šī ir tā vieta, kur, kad jūs tālāk mācīsieties, kad jau vajadzēs pielietot un veidot teikumus,
tad jums būs vienkārši daudzas lietas, protams, jāiekaļ galvā. Vai nu kaut kā visu laiku jāpielieto, vai jūs jau automātiski atceraties, jo bez kaut kādas vārdiņu iekalšanas un pēc tam pielietošanas nevienu valodu nevarēs iemācīties, bet, būs vairāk tādi pantiņi, stabiņi, kas tiešām jāiekaļ, un tad, bet es domāju, nav nekas sarežģīts tik ļoti. Nav šis tā grūtākā lieta, šis ir pats pamats. Bet, ceru, ka šo sapratāt. Tad dodamies tālāk, un šeit ir arī tāds piemērs kontekstā ar bildītēm, lai var saprast. Tad pa kreisi es iztulkoju visus vārdiņus, kas tur redzami, bet vienkārši iziesim cauri, lai jūs arī saprotat, lai atceraties, jo ir, ir vieglāk iemācīties, ir piemēram bildīte, un blakus tas jaunais svešvalodas vārds, tad jums prātā paliks tās asociācijas, un jūs vienkārši pēc tam atcerēsieties vieglāk. Tātad pirmais stabiņš runa par Annu, par viņu, kas angliski būs šī viņa, bet tur būs runa par piederību, un kā mēs iepriekš tabuliņā redzējām, tad, ja viņai kaut kas pieder, tad mēs teiksim her, piemēram, viņas mašīna būs her car, Anne's car, ja, Annas mašīna. Un, ja teiksim viņas vīrs, tas būs atkal her husband. Ja viņas bērni, tad her children, tur visu laiku būs tas her, neatkarīgi no tā lietvārda, kas būs blakus. Un tad nākamais stabiņš, tur ir vīriešu cimds, tur runa par Džordžu, un Džordžs, viņš angliski ir he, un ja viņam kaut kas pieder, tad teiksim his. Tātad būs viņa divritenis, būs his bicycle, viņa māsa būs his sister, viņa vecāki his parents. Un trešajā stabiņā jau ir runa par daudzskaitli, par misteru un misis Thompsoni, un viņi angļu valodā ir they, ja, un ja viņiem kaut kas pieder, tad teiksim their. Tātad viņu dēls būs their son, viņu meita būs their daughter, un viņu bērni būs their children. Tā kā arī nav tik sarežģīti, varbūt vienkārši ir tā tiešām jāiziet cauri, un ja ir tās bildītes, tad kaut kur jums cerams šis paliks atmiņā, bet ja ir vēlme, tad var arī pēc tam jūs sazinieties varbūt caur laika ratu, tad varam jums nosūtīt arī vai PDF-ā vai PowerPoint formātā prezentāciju. Tur būs arī uzdevumi. Ja gribēsiet saglabāt visu, izpildīt uzdevumu kā mājasdarbu, tad droši dodiet ziņu, visu varēsim nosūtīt. Tad dodamies tālāk. Un, protams, katrā valodā vajadzētu arī runāt par alfabētu, ja ir kādas atšķirības. Mums, protams, latviešu valodā un angļu valodā ir atšķirības alfabētā. Angļu valodā nav garumzīmes kā mums, un nāk klāt arī pāris atšķirīgi burti, bet tos noteikti arī esat kaut kur dzirdējuši. Piemēram, ir tāds burts Q, tur pa kreisi redzat visi uzrakstīti, tad ir, ko mēs latviski saucam par W, tad angliski tad būs W, tad latviski sakam X, angliski būs X, un Y, bet angļu Y nesaka, viņi saka Y. Un tagad paskatīsimies tādu nelielu dziesmiņu, kur vienkārši redzēsiet un dzirdēsiet, kā katru šo angļu valodas alfabēta burtu izrunā. Varbūt jums kaut kur noderēs, kaut kur, ja piemēram ir jānosauc kādreiz braucat uz ārzemēm, var paprasīt kaut kur jums nosaukt savu vārdu, uzvārdu burtiem, un tad šādās reizēs tas ļoti nodara. Tūlīt palaidīsim dziesmiņu.
Tātad te jūs dzirdējāt alfabēta izrunas. Tā dosimies atpakaļ uz prezentāciju. Tūlīt uzlikšu. Tā, palikāmies šeit. Tā, esam atpakaļ šeit, jā. Nu, tad tāda neliela atkāpīte, varbūt nedaudz tā bērnišķīga, bet teikšu jums godīgi, ka tieši materiāli, kas ir domāti bērniem, gan dziesmiņas, gan multinītes, angļu valodas, tiem, kas ir iesācis angļu valodas apgūšanā, šie materiāli ļoti labi noder, jo tur ir pretī bildītes, ir krāsaini, ir viegli, nav garlaicīgi tiešām apskatīties. Es mācoties spāņu valodu, mums tikai tā mēs mācāmies ar dažādiem attēliem un patiešām dziesmas mūtnītes esam skatījušies, un tad tiešām ir vieglāk uztvert. Tad tālāk nedaudz parunāsim par angļu valodas rakstību. Piemēram, ir dažādi saīsinājumi, kā jau katrā valodā. Piemēram, doctor, kas būs ārsts, tad viņi saīsina parasti kā DR, un punktiņu varbūt liek. Tad saint, kas ir svēts, parasti ir dažādu baznīcu vai kādu arhitektūras pieminekļu nosaukumu priekšā, kad saistīts kaut kas ar reliģiju, tad ir ST, saints raksta, bet ST arī. Tad ir LTD, ko noteikti esat redzējuši mums Latvijā. Tagad arī ir, piemēram, nosaukums ar SIA, tad nosaukums un beigās vēl LTD. Tas ir, tā kā, lai ārzemniekiem būtu vieglāk saprast, ka tas ir kaut kāds uzņēmums un tā kā SIA, tas nozīmē limited, tas arī tieši tā ir, kad sabiedrība ar ierobežotu atbildību, tikai angliski. Un tad angļu valodā raksturīgi ir tas, ka teikumos, kur ir kombinācija vietnieku vārds ar darbības vārdu, kur it īpaši ar šiem modālajiem darbības vārdiem, kas būs tur will, have un tā tālāk, tos mēs arī skatīsimies turpmākajās nodarbībās. Tad, piemēram, ja mēs sakam I will, es būšu vai es kaut ko nākotnē darīšu, tad var saīsināt ar I apostrofu un diviem L, tas būs tā kā tas will saīsinājums, un to izrunās kā I'll. Un tad tas pats ar we have, mums ir we have, tāds saīsinājums we, apostrofs un V un E. Un tāpat ar shouldn't, kas nozīmē nevajadzētu, varam saīsināt shouldn't. Būs tas pats, kas should not, tā kā izlaižam to O un O vietā ieliekam šo ķeksīti jeb apostrofu. Un šeit ir pieminētas visbiežāk pieļautās rakstības kļūdas valodā, ko arī paši angļu valodas lietotāji bieži pielaiž, tāpat kā mēs savā valodā arī nevienmēr gramatiski pareizi pēc visiem valodas likumiem varbūt uzrakstām, jo to visu taču nevar vienmēr atcerēties, bet mums kā tiem, kas apgūst svešvalodu, tad šādas kļūdas varbūt pat gadās dubultā. Tur, piemēram, ir adrese ir ar 2 D un 2 S. Tad believe, kas nozīmē ticēt, tur var sajaukt vietām uzrakst nevis IE, bet EI, kas ir nepareizi. Tad arī skaitļa vārdos rodas kļūdas, ja, piemēram, 5 ir 5, tad 50 nebūs fivetī, ja, kā raksta 5, bet būs 50. Nu, tādas nianses atkal tas pats, kas ar 40. Angļu valodā 4 ir 4, un, kad teiksim 40, neteiksim FOU un RTY, bet vienkārši ar O, bez tā U. Arī draugs, friend, tur uzrakstam IE, nevis EI, un tad tāda nianse angļu valodā, kas mums latviešu valodā neeksistē, ka valodu nosaukumus angliski rakstām ar lielo burtu. Piemēram, mēs varam teikt I love English, ja? Man patīk angļu valoda. Ja uzrakstīsim ar mazo burtu, saprast varēs, bet tā būs tā kā kļūda. Visi tā kā I love English, I love German, I love Spanish, I love Latvian, visi būs ar lielo burtu. Arī tad, ja mēs, piemēram, pasakam I love English language, man patīk angļu valoda,
tad šajā vārdā English jau ir ietverts angļu valoda. Tas ir viens vārds. Varam to language nelikt klāt. Tad arī kļūda, kas ir no one, nozīmē neviens, rakstam atsevišķi, nevis kopā. Un latviešu virtuvē ļoti iecienīts dārzenis, jā, kartupelis, rakstās tā kā vidējā stabiņā bez F beigās, potato. Tur vienkārši izruna, un tāpēc, ka daudzskaitlī ir potatoes ar to tāpēc arī vienskaitlī gan mums, gan pašiem dzimtās valodas runātājiem gribas likt to bet viņš nav vajadzīgs. Tad iesim tālāk, ķersimies pie izrunas. Tad, protams, ir vērojamas būtiskas atšķirības no latviešu valodas izrunas ziņā, jo, kā redzējām tajā valodas kokā, kā mēs esam dažādās valodu grupās, dažādos valodu atzaros. Ja mēs bijām pie baltu valodām, tad angļu valoda ir cēlusies no ģermāņu valodas senās, tas tālāk attīstoties, sajaucoties, pārmainoties. Bet, protams, labā ziņa ir tā, ka jebkuru lietu ar treniņu palīdzību vairāk vai mazāk var trenēt. Tāpat ir arī ar angļu valodas izrunu. Ja mācīsieties, kā pareizi izrunāt, klausīsieties piemērus gan cilvēkus kā runātājus, gan filmas, gan mūzikas, gan kaut vai ziņas, kaut vai dokumentālās filmas. Jebkas, kāda tēma, ka jums interesē, var atrast par to materiālus, skatīties, klausīties. Varbūt kāds var palīdzēt iztulkot, kas māca angļu valodu. Un pēc tam, ja jūs to pielietosiet arī, protams, jo zināšanas ir jāpielieto, tad ar laiku jūs arī uztrenēsiet šo izrunu, un jums būs vieglāk. Varēsiet runāt ar vien labāk. Un tad divas diezgan būtiskas lietas, kas ir angļu valodā. Paskatīsimies arī tūlīt filmiņas, varbūt ne visu, bet tā jums pastāstīšu. Tas ir, kā izveidot divas skaņas. Tas būs t, kas ir vārdos the, thin, this, un arī v un dubult v, jo bieži vien mēs latvieši jaucam tos v un dubult v, tad, kad jāsaka dubult v, viss kārtībā, mēs pasakam tā kā vajag. Kad ir vārds ar parasto v, kas angliski rakstās ar parasto v, mēs izmantojam izrunu tā kā dubult v, un arī, protams, viņi mūs sapratīs, bet nebūs īsti pareizi. Tāpēc tagad paskatīsimies to izrunu, kā tā ir ar šo t skaņu. Tur arī apzīmējumu, kādus izmanto vārnīcās pie vārdu izrunām. Tūlīt uzlikšu jums video un kopīgi paskatīsimies. Es nezinu gan, cik skaļi būs pats video, varbūt es pāri nerunāšu viņam, bet tur būs viss saprotams, un pēc tam iziesim vēlreiz cauri izstāstīšu.
Tātad tas bija pirmais video par šo TH skaņu, kā tur bija divi veidi, divas skaņas. Viena ir tā kā F, kur jūs vienkārši, kā tur bija arī parādīts, ieliekat mēli starp zobiem un pušat gaisu, un tas būs, piemēram, vārdos domāt, think, kur skaņa nenāks no šejienes, bet no think, think, this. Bet otrs veids, ka jūs vienkārši arī ieliekat mēli starp zobiem un piedodat klāt balsi d. Ceru, ka jūs to darījāt līdz šī meitenei. Un tad uzlikšu vēl vienu materiālu, kur būs par to V un dubult V tādā pašā veidā. Tur varbūt video ir garāks. Mēģināšu patīt, lai nav viss tūlīt skatīsimies, kā mums tas izdosies. Nedaudz patīšu. Tātad V un V and we. Tā, šeit sāksies vārdiņi, tad skatieties, klausieties, kā viņi izrunā. Tad redzēt šo atšķirību, kad ir parastais V, tāds kā mums V, tad jūs zobus pieliekat pie apakšlūpas, ir tāds V, tā kā F, tikai, zemāk zemāk zobus, un tad sanāk, tā kā tur bija vārds visor, tad zemākajiem tur veil, vest, viper, un kad jūs gribat teikt vārdus, kas sākas ar dubult V, tad būs wiser, uztaisam tādu apaļu muti, ja, un teica, iedomājieties, ka kādu jūs gribat iedot kādam buču, tad sataisiet tādus, ja, un tad sakat wiser, whale, west. Tur tālāk ir vārdi vidū, piemēram, growing, grew. Tā kā varbūt visu neskatīsimies to video, viņš ir diezgan pagarš, bet atgriezīsimies pie mūsu prezentācijas tūlīt un iziesim cauri tiem vārdiņiem, kas bija redzami video. Tā. Tā. Tā, vispirms varbūt paskatīsimies šos līdzskaņus. Nākamais slaids bija par šo V un dubult V. Šeit būs līdzskaņi, kur daudzas skaņas, kā viņi izrunā, daudz kas ir tā kā mums latviešu valodā, piemēram, pēc rakstības, bet šeit būs redzamas vairākas skaņas, ko ar vienu burtu parasti neapzīmē, bet tur pirmajā kreisajā stabiņā ir redzams šīs skaņas fonētiskais apzīmējums, kas ir redzams vārnīcās. Tātad šajās slīpajās iekalās vienmēr būs parādīts, kā vārds jāizrunā. Tad sāksim tad P, tāpat kā mums, vārds pen, kas nozīmē pildspalva. Tad ir B, bad, slikts. T, tēja. D ir did, darīja kaut ko. Tad sāks nedaudz atšķirība, piemēram, rakstīts izrunā burtu kā, bet raksta C, tātad cat, kaķis. Tad nākamais ir viss sakrīt, G un get, dabūt, iegūt. Un tad ir mūsu latviskais č, kas mums kā burts ir, angļiem tas nav, viņi saliek kopā C un H rakstībā un izrunā kā chain.
Viņiem tas vienkārši skaņa ir apzīmēts, jo viņi, ja uzrakstīts č, viņi nesaprastu. Tāpēc ir tas t burtiņš un tā kā š apzīmējums, tas garais s. Tad ir nākamais dž, mums ir kā divas skaņas, bet viņiem tas ir vienkārši ar j burtu. Tad, ja jūs angļu valodā redzat kaut kur vārds sākas ar j burtu, vai kaut kur ir j burts vidū, tad jūs to neizrunāsiet kā j, bet kā dž. J jūs izrunāsiet, kad redzēsiet y, tur, kas iepriekš bija alfabētā, tas vienmēr būs izrunājums kā j, j. Bet mūsu latviski rakstītais j angļu valodā vienmēr būs kā dž. Šeit ir džem, kas būs džems vai ievārījums. Nākamais būs F burts, tas pats fall, tad ir V, jūs iemācījāties, ja, kā saka latviski, ja, V, viens, piemēram, ja, tad angliski tas pats van, ja, V, nevis netaisam van, bet van. Un tad ir arī, kur redzējām, trenējāmies šīs skaņas divas, th, thin, thin, un this, kur nāk šī te balss skaņa no kakla klāt, tas tāds nedaudz smagāks un arī nedaudz atšķirās simbols, tā kā tas ir thin un this. Protams, nebūs liela kļūda, ja jūs teiksiet, ir vieglāk pateikt, piemēram, this vai thin. Thin tur varbūt nē, bet ir vārdi, kur nāk tā skaņa, tur mums gribas pateikt ar this vai zis, jo tā ir vieglāk, vai mēs nezinām, kā viņi atdarina to skaņu. Bet, ja jūs atcerieties šo nelielo triku, tad this varat pateikt skaisti. Un arī tur, kur thin, tad latviešu valodā mums tas nav raksturīgs, viņi tur minēja ķīniešu valodas runātājs, ka viņi tur liktu, viņiem vieglāk būtu izrunāt ar S burtu, vai, piemēram, bija vārds think, tad ķīnieši parasti teiktu sink. Ja? Viņiem tāda atkal cita valodas specifika, viņiem tāda skaņa nav viņa valodā. Tad tālāk mums ir burts S, tas pats C, var burts Z, zu, un tad ir mūsu latviešu š, kā pēc skaņas angļiem arī tāds nav, bet viņi to raksta tā kā CH bija č, tad š būs SH vārdos uzrakstīts. Tas būs šu, tas nozīmēs kurpe. Tad ir burts mūsu ž, mūsu skaņu burts ž, tad angļiem ir atkal fonētiskais šāds apzīmējums, kas būs vārdā vision, tur atkarībā kāds salikums, kāds vārds. Tur, piemēram, redziet, vienā variantā S ir tāds, citā viņš atkal izklausās citādāk. Tas ir tiešām pēc katram vārdam jāskatās, kā viņu izrunā. Un tad vision tā atkal ir redze vai vīzija. Tad nākamais ir hat, nekas īpaši neatšķirās, tikai mums latviski h ir vairāk tāds viņi atšķirās tajā skaņā. Būtībā vienādi izrunā, hat viņš tāds vieglāks, mums, piemēram, hokejs. Mēs viņu vairāk uz priekšu tā h, viņiem tā vieglāk tā hat, tā. Tad nākamais burts skaņa M, man, tur tas pats viss paliek tāpat ar N, nav. Tātad hat bija cepure tur iepriekšējā patulkošums, lai jums kaut kur tie vārdi paliek. Hat ir cepure, man vīrietis, nav nozīmē tagad. Un tad atkal šis fonētiskais apzīmējums N ar tādu lipiņu, ķepiņu uz leju, tas būs N, kad viņu tā kā pavelk un galā pieliek G. Tas būs, tas arī jums to nozīmē, tā kā ar burtiem vārds teikumā būtu uzrakstīts sing, tad pārnīcā būtu atkal vienkārši si un tas N ar ķepiņu, tad jūs zināt, ka jāžinā kā sing. Nu, īstenībā tas pats, kas uzrakstīts parastajā vārdā, bet apzīmējumi atšķirās. Tad L-burts tas pats, leg, tur neiztulkoja sing nozīmē dziedāt, leg ir kāja, tad R tas pats, viņiem vienīgais tas R nav tāds R, viņiem ir tāds, piemēram, red, viņš ir kaut kur tā iekšā taisās. Tad red nozīmē sarkans, un tad ir tā atšķirība, kur es teicu, ka latviski mēs rakstam J, angļi parasti to J izrunās kā dž, bet, ja ir rakstīts Y, piemēram, vārdā yes,
tad to tā arī sakam yes. Un arī tas interesantais W, ko sakam kā wet. Sataisam tādā kā aplītī, šļaupītē muti un sākam wet. Un tad šeit vēl daži piemēri, tā kā bija tajā video, piemēram, tātad es varbūt pasaku, jūs, ja gribat, varat parunāt līdzi, atkārtot vai vienkārši paklausīties, lai jums kaut kur nosēžās prātā, lai paliek tā. Wiser un wiser. Wiser ir naģene, wiser nozīmē gudrāks. Whale ir plīvurs, whale valis. West, veste, tas pats kā mums gandrīz vai. West, rietumi, piemērs the Wild West, jā, tātad trakie rietumi, ja, kā ir vecajās filmās westerna. Viper būs odze, un wiper atkal būs tīrītājs, kas nāk no darbības vārda wipe, kaut ko notīrīt. Tad verse būs pants, dziesmas pants, piemēram, un worse būs ļaunāk. Tur atkal tāda interesanta forma, ja īpašības vārds ir bad, slikts. Ja mēs gribam pateikt kaut kas ir sliktāks, mēs neteiksim better. Tur arī būs pie īpašības vārdiem nodarbība, kur salīdzināmās pakāpes. Tad šis būs viens no izņēmumiem, kur nebūs better, bet būs worse. Un tad, ja kaut kas ir vissliktākais, tad the worst. Un tad vārdiņš grew, auga, un groove, kas ir rieva. Šo esam apskatījuši. Tad varam paskatīties uz patskaņiem un divskaņiem. Tāpat varētu iziet cauri pa šīm skaņām, lai jums rodas priekšstats, kāda veida skaņas vispār angļu valodā ir. Un tātad arī šeit redzam, ka, piemēram, ir garais A, tur tālāk būs, bet burta viņam atsevišķi angliski nav, tikai šis fonētiskais apzīmējums. Tātad varam sākt ar pirmo, kur fonētiskais apzīmējums ir I, bet rakstam to sī ar diviem I, tā kā pavelk gari. Tā kā, ja jūs kaut kur redzat divus E vārdos, tad visbiežāk tur būs garais I jāvelk, piemēram, sī. Bet būs arī vēl kas angļu valodā ir tāds, ka, piemēram, raksta arī atšķirīgi vārdus, piemēram, šeit sī ar diviem E nozīmē jūra. Bet tāpat izrunā vārdu, atvainojos, sajaucu, sī redzēt, ja, es jau domāju uz priekšu, bet nākamais vārds, kur raksta ar se a, izrunā tāpat kā pirmo sī. Bet tas otrs variants, tas nozīmē jūra, tā kā būs arī šādas īpatnības angļu valodā. Tur tālāk būs taboliņa, paskatīsimies uz dažiem piemēriem. Tad varam iet tālāk, un arī viens piemērs, kur velk tā kā garo I būs happy, tur atkal veidot to P, P un Y. Šajā vārdā happy nozīmē priecīgs, un tas tāds vispār zināms vārds. Tad īsais I fonētiskais būs sit, tā kā raksta īsnībā, tā arī izrunā. Tad ir parastais ten, 10, ja sit bija sēdēt, ten nozīmē 10. Un tad ir ļoti bieži sastopams angļu valodā šis apvienotais A un E, ko raksta, piemēram, šajā vārdā kā A, vienkārši cat, kaķis, bet nesakam kat, sakam cat. Tā kā uztaisam platu muti, tas A un E kopā tāds skan cat. Tad ir mums garais A, kā teicu, izskatās viņš kā A, bet viņš nedaudz atšķirās, jo, piemēram, šeit mēs sakam father. It īpaši angļu valodā būs father, viņš nebūs father, ja, šeit. Nākamais vārdiņš ir O. Viņu raksta O, fonētiskais apzīmējums ir cits, bet tā arī viņu sakam got. Angļu, britu angļu valodā būs tur got, viņi vēl kaut kā vairāk izteiktāk viņi izteiks, tagad nemācēšu atveidot, kā viņiem tas sanāk. Un tad mums ir
Tur bija, mums likās jau garāks, mums nav tik īss, ja, kā mums, piemēram, tur galds. Tad šeit ir vēl garāks A, kas nu skaitās viņu garais. Tad tur būs so, kas nozīmēs vai nu zāģis, vai pagātnes forma no darbības vārda redzēt, redzēja. Tad ir parastais U vārdā put, un tad būs atkal tur tāds, redzat, tajās slīpjās iekavās tur viss kaut kas darāt, bet šajā gadījumā mēs skatāmies uz to U actual. Būs tā kā U un apēc tam tur tāds sajaukums viņam. Tātad neiztulko kaut put ir nolikt kaut ko, novietot. Actual tas ir kaut kas aktuālais, faktiskais, īstenais. Un tad nākamais ir atkal apzīmējums U, bet, ja redzat, kā ir divi O vārdā, kā šeit, piemēram, to, tad būs garš U, velkam to U, to. Tad ir vārdiņš cup, parastais A, kas ir, jā, vienkārši. Ja ir daudz vārdu, kur ir U, tur viņi izrunās kā A, tā kā atkal jāzina tieši, kā šo vārdu izrunā. Tad ir interesantais angļu simbols atkal, piemēram, vārdā šajā rakstam fur, fur, kas nozīmē svilna vai kažoks, un izrunājam to kā fur, fur, tā kā, nu tāds, o, tur A, U, kaut kas tāds pavilkts, tāds interesants arī. Ir sastopams angļu valodā. Un tad mums ir šis apgrieztais otrādāk, piemēram, vārdā about, pirmais tur, ja, viņš nav tā kā about, viņš ir uztaisīt arī tādu platu muti, about. Un tad ir nākamais piemērs mūsu divskanis, tad angļiem ir vārdā šis piemērs say, tad sākam say. Tad ir go, te ir atšķirības britu un amerikāņu angļu valodās, viņiem izrunas ir dažādas, piemēram, amerikāņu angļu valodā mēs teiksim vienkārši go, bet britu angļu valodā mums būs go. Viņi tā kā vairāk tādu viņu uztais tādu interesantāku, tad varat izvēlēties, kur jums vieglāk teikt, ja nerunājat tieši ar kādu anglu vai amerikāni. Saprast jau sapratīs abus, kļūdu nebūs, bet tur vienkārši atšķirīgi akcenti. Tad ir mūsu divskanis ai, sakam mai, mai. Tad ir oj, arī mums tāda skaņa ir, tas būs vārdā boy. Tātad tur bija mai, bija mans, boy ir puisis. Un tad skaņa now, viņš tā kā au, kaut kas līdzīgs, tikai nedaudz tāds paplatāks, tas a tā kā nav. Tad ir vārds near, kas ir tā kā ie. Near būs tuvu, tā kā tur arī redziet atšķirība tieši izteikts ir britu angļu valodā tas near, near. Viņi tur redziet ēru burtu tā kā neizrunā, tā kā amerikāņi izrunātu, bet mums arī jāskatās, kā jūs gribat runāt. Tad ir vārds hair, hair, kas ir mati, near ir tuvu, un tad ir vārds pure, pure, tāda skaņa. Pure ir tīrs, nešķīts, šķīsts, tā, tīrs un nesamaitāts. Tātad, jā, šeit izgājām cauri šiem, nu, tas varbūt kaut kas jums paliks atmiņā, varbūt kādu vārdu atcerēsieties tur tieši. Varam doties tālāk, un šeit ir tie vārdi, kurus minēju, to sauc par homofoniem. Un tie ir vārdi, kurus izrunā vienādi, pilnīgi vienādi, bet viņus raksta atšķirīgi. Piemēram, varam paskatīties šeit uz kādu piemēriņu, piemēram, bija ar vienu nozīmē būt, bet bija ar diviem ir bite, bet izrunā vienkārši tāpat. Tāpat ir ar bīn pupa ar ea, tad bīn ar diviem ir bijis, tad kā darbības vārds, jā. Tad vēl interesanti ir, kur ir vārds ai, raksta kas ir acs, un ai
vienkārši lielais I, tas ir es. Arī atcerieties vienmēr, ka visur, kur jūs rakstīsiet es, ai, ja, tur vienmēr būs lielais I. Kaut vai viņš ir teikuma vidū, vienmēr rakstīsiet lielo burtu. Ja tur būs tu, tā kā you vai he vai she, tie visi, ja nav teikuma sākumā, rakstam ar mazo, bet es, angliskais I, vienmēr būs ar lielo visur. Tā viņiem ir kaut kā pieņemts. Tad, ko mēs vēl varam šeit paskatīties, piemēram, otrajā kolonnā, tur ir mīt ar ea, mīt ir gaļa, bet mīt ar diviem e, tas nozīmē satikt, tas jau ir darbības vārds, vairs nav lietvārds, arī. Bet, mums latviešu valodā arī ir daži šādi vārdi, bet angļu valodā diezgan daudz šādu. Tālāk ejot, šeit jūs laikam neredzēsiet, būs par sīku, bet tur ir vienkārši redzamas vēl tās atšķirības, ja pirmā rinda, tur ir vārdos rakstiski ir rakstīti ar aburtu, bet tur citā vārdā pieliekas cits patskanis, ja tur kāds līdzskanis pieliekas klāt, un viņu uzrunās pilnīgi citādāk. Piemēram, garais ā būs vārdā army, armija, bet citā vārdā, piemēram, nākamajā tur kolonā, tur pa vidu vairāk ir ail, raksta aisle, ail. Tur pieliekam i, tur ir tā kā mūsu ai divskanis, kas nozīmēs ail būs tā kā, nu, rinda vai eja, kas ir, piemēram, lidmašīnās, tā eja, tā būs ail, kur staigā stjuarti. Un tad pēdējā, piemēram, kolonnā ir watch. Mēs neteiksim garo tā kā army, a. Mēs teiksim tādu vairāk tā kā o, watch, watch, a un o tāds kopā. Un tad otrā rindā redzat tādus pašus piemērus ar e, kur arī raksta vārdos e, bet savienojumā tur atšķiras šīs skaņas. Mēs varētu daudz un dikti iet tam visam cauri, bet varbūt tas šoreiz nebūs tik interesanti un mēs tik padziļināt varbūt to neņemsim, bet, nu, lai jums tāds priekšstats būtu, ka ir daudz tādu knifiņu, daudz tādu interesantu lietu, tāpēc ir jātrenējas, ir jāklausās, ir, ja jums saka, ka šim vārdam ir atšķirīga kaut kāda izruna, to vajag visu, piemēram, pierakstīt, ja kaut vai jūs iesiet kaut kur tālāk kursos vai paši kaut kā mācīsieties, to visu vajadzētu atcerēties priekš sevis. Un tad iedošu jums vēl interneta resursus. Šeit, piemēram, ļoti labs interneta resurs ir YouTube, kur dažādi video tiek publicēti, noteikti zinat, to visu parasti izmanto tur gan dziesmām, gan filmām, arī varbūt var kādu atrast. Bet tur ļoti labi cilvēki veido dažādus video arī, lai iemācītos valodu, tāpat kā ar angļu valodu. Piemēram, ja jums varbūt uzreiz nē, bet kad jums jau būs iegājusies angļu valoda, jūs jau kaut ko sapratīsiet, nedaudz kādus vārdus, vai arī teikumus jau varēsiet tā kā saprast, nedaudz patulkot, tad jūs droši varētu paskatīties šīs meitenes profilu, kanālu. Viņai tur ir ļoti daudz video par dažādām tēmām. Nu, piemēram, kā labāk izrunāt tādu tipa vārdus. Tad viņai ir kā uzrakstīt labu eseju, kā uzrakstīt CV, kā doties uz darba interviju, ja kaut kur kādā angliski runājošā valstī jūs būsiet. Tā kā, nu, tur ir ļoti dažādas. Viņi arī, tā kā, nu, tas nav augsta līmeņa angļu valodas speciālistiem. Nē, tas ir arī, ja jūs esat iesācējis, tur vienkārši jāsaprot, kas par ko, kura tēma ir, un varat droši skatīties, apstādināt, pierakstīt. Vienīgais tas, ka tur, nu, ar tiem subtitriem latviešu valodā es nezinu, jo kaut kādi video varbūt tur ir. Vai arī varat paskatīties, vai viņiem nav tā kā angļu subtitri, jo jūs, piemēram, sākumā varbūt ir grūti uzsvinēt to dzirdi, protams, vajag klausīties, bet, lai jūs saprastu, varat uzlikt, lai lejā tur rādās arī angļu subtitri. Tur būs tāda ikona CC, tad jūs to varat uzspiest, jo tur ir tieši tam video pieejams.
Un jūs dzirdat gan valodu, ko viņi saka, gan arī transkripciju šo te rakstīto angļu valodu. Jums būs varbūt vieglāk saprast, vai ja kaut ko nesaprotat, apstādināt video, paņemat ierakstat Google par to arī par šo te Google Translate arī drīz pastāstīšu. Tad vēl YouTube resurss ir līdzīgs tā kā profils, arī tur meitene stāsta. Un tur viņa tieši saucās arī mācies angļu valodu kopā ar Emmu. Un viņa arī tur ir dažādas frāzes. Viņa piedāvā, piemēram, šeit ir bilde, kur ir piemēram, dažādi izteicieni, kuros iekļauts kaut kas par debesīm, piemēram, heaven on earth, tā kā paradīze zemes virsū. Nu, angļu valodā tā ir ļoti daudz tādu tēlāņu izteicieni. Tad viņai tur ir par vārdiņiem arī kaut kādi, nu, tā kā tādi ieteikumi, kā pamācīties angļu valodu, kā arī tur kaut ko izveidot. Tā kā arī droši varat tāpat to izmantot. Un vēl no YouTube resurss ir šāds profils, kanāls Daily English Conversation. Tas iesācējiem, manuprāt, ir ļoti noderīgs, ka tur tiek publicēti tādi kā diskusiju video, dialogi, kas parasti mācās angļu valodas stundās, ka ir, piemēram, uzdevumi un tad disks, tad skolotāji uzliek šo disku, un tur divi cilvēki sarunājas, tādas vienkāršas frāzes, ir vairākas tēmas, piemēram, par iepazīšanos, tad kaut kur grib sarunāt aiziet, tad par dzīvniekiem, par plāniem, par hobijiem, nu, par pilnīgi visu. Un šajā kanālā tiešām ir vairākas visādas tēmas, nu, par tiešām jebko. Un tur vienkārši cilvēki sarunājas, jūs dzirdat to audio skaņu, un pie reizes arī jums nekas tur nav jāspiež, tas CC, tur jau parādās uzrakstīts teksts, tieši tas, ko viņi saka, un viņi runā skaidri, viņi runā nedaudz lēnāk, lai iesācējiem ir viegli saprast. Un tas tiešām, man liekas, ir noderīgi. Tā kā tur varat arī izpētīt un arī, ja nesaprotat visu, ja viss vārdi nav saprotami, apstādinām video, nokopēt tad nevar, tur ir jāpāraksta Google Translate arī, lai jums iztulko no angļu uz latviešu valodas. Un nākamais tātad par šiem te tulkotājiem, tad Google Translate arī jūs, protams, zināt, to mēs visi izmantojam. Tas ir ātrākais veids, kā kaut ko iztulkot, vai nu tekstus, varbūt garākus tekstus vai teikumus viņš tik labi neiztulko, viņš apjūg, bet ja tulkojam vienu vārdu, tad nu, dažreiz ir kāds dīvaināks vārds, viņš nesaprot, bet būtībā tādus vienkāršus vārdus var iztulkot un saprast. Bet gribēju jums ieteikt vēl vienu labu tulkotāju, kam gan nav tik liela datubāze pēc manas pieredzes kā Google Translaterim, Google tulkotājiem, jo man tulkošanas gan studijās, gan tulka darbā, nu, mums tā kā nav īsti pieņemts, ka izmantojam šo Google Translator, jo tur var būt kaut kas nepatiess. Jā, ja nu, ikdienas vajadzībām, protams, mēs priekš sevis pašas arī kādreiz kaut ko ātri vajag iztulkoju, bet ja mums ir kaut kāds svarīgs, nezinu, kāds svarīgs dokuments vai kaut kāds svarīgs kaut kas, kur tiešām gribam pārliecināties par to, ka ir pareizs vārds, tad varam aiziet uz šo tildes tulkotāju. Šeit jums ir links. Un tur izvēlamies valodu. Tur arī, nu, protams, nav tik daudz valodas kā Google Translaterim. Tur, piemēram, tur angļu, krievu, latviešu, vācu vai bija vairāk nekas daudz. Tur tāds nebija, piemēram, tur spāņu tādas valodas nav. Bet tur jūs ierakstīsiet vārdu, un ja tas vārds būs datubāzē, tad pretī parādīsies tulkojums, un ir labi tas, ka šie tulkojumi ir savienoti ar letonika.lv, kur tiek ievietoti tā kā latviešu vārdu skaidrojumi, definīcijas, un tad šī tildes tulkotājs šo tulkoto vārdu savieno ar letoniku. Tad, ja jūs tur redzat to zaļo letoniku.lv zīmīti klāt, un tur vēl var būt vairākas nozīmes kādam vārdam, tad varat būt droši, ka vārds tiešām ir iztulkots pareizi. Varbūt tur kādreiz varbūt kaut kas pārāk gudri, ja?
Bet tas tāpēc, ka tas ir vairāk, tiešām arī tāds, tulkiem viņš ir tiešām uzticams, tāds kā rīks, ja. Arī, protams, ikdienas lietotājiem, bet, tur tiešām vairāk tādi, kas tekstos parādās, dokumentos, publikācijās, tur tādi vairāk tie tulkojumi. Tā kā skatīties, kā jums pēc vajadzības vajag, Google Translatori varam izmantot, bet, ja tiešām vajag kaut ko nopietnāk, tad tildes tulkotāji, bet, ar mazāku datu bāzi. Tad vēl viens interneta resurss būs mājaslapa Free English Study, un tur bildītē arī redzat, tur ir gan lasīšanas uzdevumi un resursi, gan dažādi audio faili, tur video, lai jūs trenētu savu runāšanu, un arī uzdevumi, kā trenēties vairāk runāt, klausīšanās uzdevumi. Un tas jums, kā ja esat iesācējis, jums būs ļoti noderīgi, jo tur ir par maksu, nav par maksu, vismaz tādas neredzēju, tur tā kā opcijas, tā kā visu, kas par velti šādus resursus izmantojiet, jo vispār valodu apguve, tas nav diezgan lēts prieks, jo ātri to nevar iemācīties, ir jāvelk ilgs laiks, lai valodu apgūtu. Papildus, ja jūs ikdienā ar to nestrādājat, jūs tikai, piemēram, strādājat vienu darbu un gribās iemācīties to valodu, lai būtu priekš sevis, tad vajag izmantot to katru iespēju, kur jūs varat parunāt, kur jums kāds kaut ko pastāsta, iemāca, vai paši kaut kādus materiālus, ja ir laiks, ja ir gribas spēks un apņemšanās paskatīties. Tā kā droši lietojiet visus, un noteikti ir vēl dažādi resursi, ko arī, ja nāksiet uz nākamajām nodarbībām, tad parādīšu arī, kur uzdevums varbūt vienkāršākus pildīt. Būs arī paši sastādītie uzdevumi. Tā kā cerams, ka apmeklēsiet arī nākamās nodarbības, jo tiešām kopīgi varētu mācīties, kopīgi visu apgūt. Ja ir kādi jautājumi, mēs uzreiz, protams, izrunāsim vai var iesūtīt pēc tam, vai kaut kas nepaliek nesaprasts vai neatbildēts. Tad vēl interneta resursiņš vēl ir ļoti tāds labs, lai jūs uztrenētu un uzkrātu savu vārdiņu, tā kā valodas bāzi, jo, ja jūs mācīsieties, piemēram, jebkurā valodā, tikai gramatiku, konstrukcijas, kā veidot šo laiku, kā to, bet jums nebūs pamats, jums nezināsiet vārdiņus, nekādas darbības, personas, dzīvniekus, vietas, lietas, tad jūs neko nevarēsiet izveidot. Tāpēc šajā mājaslapā tur ir par dažādām tēmām, piemēram, par ģimeni, tur par dzīvniekiem, par mēbeļu nosaukumiem, par ēdieniem, dažādi saraksti ir vārdiņiem. Ja? Vienīgais, ka tur nav tā kā latviski pretī, tad jūs varat, piemēram, izvēlēties kādu tēmu, skatīties vārdiņus pa vienam, tulkojat caur translēteru un tad, vai atceraties, reiz iemācīties, vai kaut kur savu pierakstat vai datorā nokopējat, bet šādas vārdiņu tiešām listas ir ļoti, ļoti noderīgas. Un tad šajā pašā mājaslapā, tikai citā sadaļā, ir arī uzdevumi, tādi kā spēles, tur testiņi, kad kaut ko jau esat pamācījušies, tad varat tur arī par dažādām tēmām papildīt sevi, patrenēt, pārbaudīt, tā kā, lai zināšanas arī tiktu pielietotas, nevis tikai, ka jūs iemācaties un jums viņas paliek un galvā, un laika gaitā nelietojot no atmiņas tā kā izdzēšas, kā mums atmiņa tā arī tādā veidā arī strādā, ja nepielietojam prasmes, tad pēc tam grūti arī ir atsākt. Kaut kur varbūt paliks tie vārdiņi, vai arī, piemēram, šodienas, ko runājām. Bet, ja tālāk netrenēsiet, tad arī nekas nebūs. Tad vēl kā resursu var minēt arī laika ratu, jo laika ratā tātad turpmāk arī būs angļu valodas nodarbības. Tur sadaļā, kur pasniedzēji, kur mans vārds, tur Lelda Blažēvica būs,
Tur ir par angļu valodas nodarbībām, tur ir katrā tēmā, kas tiks izrunāts, un arī šīs nodarbības ierakstu jūs saņemsiet e-pastā pēc tam. Un arī turpmāk apmeklēsiet, turpmāk, kad būs maksas nodarbības, bet ja jūs tur piesakaties, apmaksājat, atnākat, kaut vai neatnākat, jums tiek aizsūtīts šis ieraksts. Tā kā laika ratu arī iesaku kā labu resursu, tad ir gan mājaslapa, gan Facebookā ir lapa, Draugiem LV ir YouTube kanāls, kur tiks ievietotas šīs bezmaksas nodarbības gan manējā, gan arī par citām tēmām, kas bija, jūs iepriekš redzējāt. Un arī, ja kādi papildus jautājumi, droši varat rakstīt uz e-pastu laika ratas nodarbības @gmail.com. Tā kā jums ir pasaule ir atvērta, iespējas ir ļoti daudz, tikai vajag, protams, gribas spēku, vajag laiku arī, kas, diemžēl, citreiz varbūt nav tik daudz, bet, ja kaut ko gribam sasniegt, tad laiku tam vienmēr atradīsim. Un tad, kā solīts iepriekš, varētu iziet cauri noderīgiem vārdiņiem un frāzēm. Par šiem vārdiņiem nākamajos slaidos būs arī uzdevumiņš. Varbūt nepaspēsiet tagad izpildīt, bet, ja būs vēlme, tad varēsim nosūtīt prezentāciju jums tikai jāpadod ziņa, un tad tur būs gan atbildes, varēsiet sevi pārbaudīt. Nu, ja nesanāks pārbaudīt, tad varat atsūtīt arī uz e-pastu šo izpildīto uzdevumu sarakstīt, un tad var iziet tas cauri un aizsūtījums atpakaļ, kas bija pareizi, kas nepareizi, kā veicies. Tā kā tagad, varbūt, ja gribat, jūs varat atkārtot. Kreisajā pusē būs angliskais vārdiņš, latviskais, un te būs sākumā būs tā kā ģimenes locekļu, radinieku nosaukumu tā kā vārdi, lai jūs pēc tam varat arī to uzdevumu izpildīt, un tāda kā iesācēja iesākšanas tēma. Šie vārdi var būt ļoti noderīgi. Kaut ko noteikti zināsiet, tie tādi bieži lietoti, bet varbūt atsvaidināsiet zināšanas vai kaut ko jaunu iemācīsieties, kaut kas būs jauns. Tā kā varam sākt. Father ir tēvs, mother māte, son dēls, daughter meita, brother brālis, sister māsa, husband vīrs, wife sieva, grandfather vectētiņš, grandmother vecmāmiņa, great grandfather vecvectēvs, great grandmother vecvecmāte. Šeit pateikšu, kas interesanti, nu, īstenībā, ka latviešu valodā tikai mēs sakam vecs, vectētiņš, tad angļi teiks nevis vecs, bet viņi teiks grand, kas ir tā kā kaut kas liels vai nu kaut kas tāds lielisks, arī cienījams. Un, kad gribēsim pateikt, piemēram, vecvectēvs, tad teiksim great grandfather, un, ja būs vēl vectēvs, tad būs great great grandfather, un tas pats ar great great grandmother. Un, kad gribam teikt mazdēls vai mazmeita, tad teiksim grandson, mazdēls, un granddaughter būs mazmeita. Niece ir māsas meita vai brāļa meita. Mums latviešu valodā tātad diezgan pagarš vārds, ja? Un angļu valodā ir tā, ka neatkarīgi vai tā ir māsas vai brāļa meita, mēs teiksim vienkārši niece, ja tā ir meita. Bet, ja būs māsas dēls vai brāļa dēls, tāpat viens termins, viens vārds būs nephew. Nu, tāds varbūt interesantāks, grūti izrunājamāks vārds, bet, nu, rakstās atšķirīgi nekā izrunā, bet, ja atcerēsieties, nekas sarežģīts tiešām nebūs. Tātad niece un nephew. Tad latviski mums arī izšķir dzimumus brālēns un māsīca vai brālēni un māsīcas, bet angliski būs vienkārši cousin. Cousin vai cousins, neatkarīgi vai ir brālēns vai māsīca, sakam cousin. Tad tante būs aunts, uncle nozīmē onkulis un tēvocis. Un tad, ja gribam teikt sievas māte vai vīra māte, tad teiksim mother-in-law. Tas noteikti iegājis tāpēc, ka
mother māte, bet in-law tas ir, law nozīmē likums, nozīmē, noteikti, kad aprecoties, tāpēc ir tas in-law tā kā likumā vienot, saistīti, tāpēc mother-in-law. Un, ja gribam teikt father-in-law, tad tas nozīmē sievas tēvs vai vīra tēvs. Arī neatkarīgi vai sievai vai vīram tur viens nosaukums. Un tas pats ir ar sievas brāli, vīra brāli ir brother-in-law, un sievas māsa, vīra māsa būs sister-in-law. Tā kā nekas ļoti tiešām sarežģīts nav. Pamata vārdiņus tur mother, father, tos iemācamies, un tad kaut kas vēl tādi knifiņi, kas pieliekas klāt. Un šeit tālāk sākas mums jau darbības vārdiņi, tādi viegli pamata, kurus arī jums sākumā ieteiktu iemācīties, ja vēlaties tiešām apgūt angļu valodu, jo tie būs visādos uzdevumos, visur viņi tiek izmantoti, un tie ir tādi pamata, ko tiešām arī ikdienā izmanto, ja, kur pēc tam var viegli veidot teikumus. Jums ir tā bāze, no kā veidot tos teikumus. Tad iziesim cauri. Read būs lasīt, write būs rakstīt, eat ēst, drink dzert, sleep gulēt, cook gatavot, walk iet, run skriet, swim peldēt, play spēlēt. Play, tur būtu play the guitar, spēlēt ģitāru, vai arī būtu play sports, play football, nodarboties ar sportu, spēlēt futbolu. Un tad šeit frāzītes un pretī arī bildītes, lai jums atkal iet kopā frāze, vārdiņš jaunais ar bildīti, lai labāk paliek atmiņā, lai veidojas asociācijas. Tātad watch TV ir skatīties TV, go to the movies, iet uz kino. Burtiskais tulkojums būtu iet uz filmām, bet mēs sakam iet uz kinoteātri, iet uz kino. Play video games, spēlēt video spēles, listen to music, klausīties mūziku, read, lasīt, surf the internet, surfot internetā, lietot internetu, play an instrument, spēlēt instrumentu, play the guitar, piemēram, spēlēt ģitāru, go shopping, iet iepirkties, do vai play sports, nodarboties ar sportu, spend time with the family, pavadīt laiku ar ģimeni, go out with friends, satikties ar draugiem, vai study, mācīties, ko mēs darījām šovakar, un ceru, ka arī jūs darīsiet turpmāk angļu valodu. Un šeit arī tādas noderīgas frāzītes, kur pilnīgi pat tā kā sanāk dialogs, kas ir tā kā apsveicināšanās, pajautāt, kā iet un tā. Tātad, ja gribat kādu pasveicināt neformāli, kādu pazīstamu, kādu tuvinieku, kādu draugu, tad teiksiet hi vai hello. Un tas nozīmē sveiki, čau, ja, kādam pazīstamam. Ja gribēsiet jau kādu, ko jūs tā kā vairāk tik daudz nepazīstat, tad varēsiet teikt jau atkarīgi no diennakts laika. Tad no rīta teiksiet good morning, būs labrīt, good afternoon, būs labdien. Viņi tā kā good day saka citreiz, bet arī good afternoon var teikt. Un tas būs tā kā labdien. Burtiski sanāk labu pēcpusdienu, bet mēs nesakām, mēs sakām labdien. Un tad good evening būs labvakar, vakarā teiksim. Un, ja teiksim good night, tas jau nozīmēs ar labu nakti. Tas nebūs labu nakti, kā sveiciens, bet vienkārši ar labu nakti. Un tad how are you būs kā tev iet. Tas tā vairāk tā neformāli, tā varbūt tā nedaudz īsāk, bet how are you doing, kā tev klājas, tas jau nedaudz garāk, varam varbūt nedaudz augstāk formalitātes šajā skalā pakāpjas. Un, ja sakam how you doing, tas ir vienkārši neformāli, kādam draugam, paziņam, tuvam varam teikt, ja, tā, kā iet, kā tev iet, jā.
Un, ja jums kāds uzdod jautājumu "How are you?", jūs varat atbildēt "Fine. How about you? What about you?" Tas nozīmēs "Man iet labi, ja, fine." Un pretjautājums uzreiz pieklājīgi "Kā tev iet?" vai "Kā jums iet?" Tātad, ko mēs latviešu valodā jau arī ikdienā pielietojam, okei, iegājies, ja, tas nozīmē labi, tas ir saprotams, tad paldies ir thank you, un tad, ja kādam vai nu nejauši uzgrūžties, sakat excuse me, atvainojiet mani, vai arī, ja kaut kur esat un gribat kādam pajautāt, kā nokļūt kaut kur, vai, vai viņš nezina kaut kur, kur kaut kas atrodas, ja, tad arī teiksiet excuse me, atvainojiet, vai jūs nezināt, kur ir tas un tas. Tad, kad atvedaties, tad varat teikt goodbye, kas būs uz redzēšanos. Tas ir gan formāls, gan neformāls. Tā, ja? Kādam tuvākam draugam vai tuviniekam varat teikt vienkārši bye. Tas būs tā, tā. Goodbye tas jau tā garāk uz redzēšanos. Un, ja jums kāds, jūs kaut ko palūdz, jūs viņam kaut ko padodat, piemēram, viņš saka thank you, paldies, jūs neteiksiet lūdzu, kas ir angliski please, jūs neteiksiet lūdzu, kā mēs latviski, jūs teiksiet you're welcome, tā kā nav par ko, you are welcome, tā kā, nu, nav par ko pateikties, tā kā pieņem to laipnību no manis, you're welcome. Tad ir šis solītais uzdevums. Apstāstīšu, kā viņš ir veicams, un tad pēc tam, nu, varat arī īstenībā paši atrast šos te vārdiņus, vai arī tur iepriekš tajos slaidos bija tie, kur mēs izgājām cauri, kur mamma, tētis, vectēvs un tā. Tā kā uzdevums šāds. Tur zīmējums lejā labajā pusē, un tur, kur ir apakšā 7, 8, 9, tur starp 7 un 8 redzat mī, rakstīts mē. Tas nozīmē, ka tas esat tā kā jūs esat tajā pozīcijā. Un jums no šī skatu punkta ir jānosauc, kas jums visi ir, piemēram, ka jums 7. ir brālis, 8. ir māsa, 1. ir vectētiņš, tikai, protams, to visu angliski ierakstam. Un, ja gribas, varam arī tur augšā ar līnijām savienotas tās galviņas, atrast, kurš tad ir kuram vārds. Bet, nu, šeit būtiskākais būtu, piemēram, paņemsim pirmo piemēru. Pirmais cilvēciņš, tas ir augšā vectētiņš. Un tad varam atrast viņa vārdu augšā, kur līnija iet, viņš sanāk Alans. Ja izsakojam, tātad rakstam this is Alan, šis ir Alans. Tad aiz komata ir he is my, kas nozīmē viņš ir mans vectētiņš. Un tātad, kad paskatīsieties to tabulu ar vārdiem, tad vectētiņš bija grandfather. Tātad this is Alan, he is my grandfather. Un tā visiem 9 piemēriem cauri izejam. Tātad saku, varat paši pārbaudīt sevi, jo nākamajā slaidā ir visas atbildes, jā, varat tur pēc tam paskatīties, bet, ja nē, tad varat palūgt kādu palīgā vai arī Googlē prasiet, vai arī varat iesūtīt jautājumus caur laikaratu vai uz manu e-pastu, tur tālāk norādīs, kā jūsu izvēle. Tas būtu tāds kā tāds mājas darbiņš, lai nav tikai viss teorētiski, lai kaut kas praktisks pirmajā reizē arī jums ir. Nu, tad tā kā būšu izgājis cauri mūsu nodarbībai, visām tēmām, par ko gribēju šodien ar jums parunāt, lai vispār jums dotu priekšstatu par angļu valodu, ka varbūt liekas, ai, jauna valoda, tik grūti ir to iemācīties, bet, nu, ja iziet cauri visiem tiem pamatprincipiem, pamatlikumiem, un tad lēnām sāk šķetināt un tiešām pieiet tam un mācās, tad saprotam, ka nav nemaz tik traki, kaut ko mēs iemācīties varam un ar gadiem vienkārši trenēt. Tā kā, ja jums kādi papildus jautājumi, varat droši iesūtīt uz laikarata e-pastu, ko varbūt jau zināt, tas ir laikarats nodarbības @gmail.com ar norādi angļu valodu, jo tur, protams, ir vairākas gan meditācijas, gan visādas tēmas, tā kā būtu labi, ja jūs norādītu varbūt virsrakstā, kad
runies par angļu valodas nodarbībām, bet varat arī rakstīt man uz manu privāto e-pastu, kas būs Lelde Blaževica, bez punkta, bez garumzīmēm, @gmail.com. Un tad, protams, iespēja robežās, kā varēšu, tā jums uzreiz atbildēšu. Un tad arī tur tās atbildītes varat iesūtīt, ja vēlaties. Un, ja gribas arī prezentāciju saņemt, arī uzrakstiet, droši jums visu nodosim. Un tad gribēju atgādināt, redzams arī būs Facebook lapā, plakātiņš būs reklāmiņa, arī Laika rata mājaslapā pie nodarbību sarakstiem būs datums, bet nākamā nodarbība angļu valodas apgūšanai būs nākamā trešdien, 19. aprīlī, nevis ceturtdienā, jāatceraties. Un tur mēs runāsim vairāk par lietvārdiem, par kaut ko par skaitļu vārdiem, tur tāda tipa lietas jūs varat iet tur papētīt. Ja interesē, tad tā nebūs vairs bezmaksas, tā būs maksas nodarbība, bet, ja gribat, varat pieteikties. Ja neatnāksiet, nebūs laika, tad jums tiks nosūtīts arī šis ieraksts. Varēsiet pēc tam paši patstāvīgi arī pamācīties, un tur būs vairāk arī uzdevumi. Man bija jautājums, vai tiešām būs uzdevumi, vai kaut ko pildīsim. Uzdevumu vairāk būs. Šoreiz, piemēram, bija tikai viens. Tas tā, lai jūs uzreiz nenoslogotu, varbūt visu uzreiz nav arī vienā līmenī. Tad, varbūt gribas tikai paskatīties, kas un kā, kāda pasniedzēja, vai būs tur interesanti klausīties, vai kā vispār par ko runās. Tā kā turpmāk arī redzēs, kā mums ies, pamēģināsim varbūt papildīt kaut ko uz vietas, varbūt kaut ko došu laiku, un tad jūs pēc tam nākamais slaids, piemēram, būs ar atbildēm. Vai, ja tā mums nesanāks, tad vienkārši došu kā mājas darbus. Varbūt sagatavošu Word lapās, ja ir kādi ieteikumi, varbūt kaut kādas vēlmes vēl par tēmām arī, vai arī par uzdevumiem, vai kaut ko pamainīt, kaut kādu ieteikumu, kaut vai sūdzības. Lūdzu arī ar to padalieties, neturiet pie sevis, jo tādā veidā varam šo procesu, šīs nodarbības uzlabot, jo gan man ir interesanti pasniegt un komunicēt ar jums, un jums arī pašiem būs vieglāk, jo nodarbības ir domātas tieši, protams, tiem, kas vēlas apgūt angļu valodu, tāpēc kopā vajag sadarboties, un tad, protams, visu sūtīt arī varbūt atsauksmes, ja, atsūtat, ja ir kaut kas, un, protams, Laika rats un es arī gaidīšu jūs nākamajās nodarbībās. Paldies jums par apmeklējumu, ka bijāt šoreiz. Gaidīsim atkal, un tātad tāds angliskais novēlējums tad varbūt we hope to see you soon, kas ir tā kā, ceram uz drīzu tikšanos vai gaidīsim atkal. Tā kā paldies jums par šo vakaru, laimīgu atlikušo vakaru, un tad jau cerams uz tikšanos turpmāk. Paldies!